Mums ir bijis, jo. Bačs pastāst, kā tu man Jāņos pazvanīji un vienkārši sāk dirst virsū. Es apvainojos, es apsaukājos, arī es negribēju nenormāli strīmot. Jā, un tāpēc vienīgais cilvēks, kas tev pa lielam ceļ klausulu, un es pasaku... Jā, par to tev paldies. Bet tu biji kā priecīgs svētkus. Ej, Dīrs, kāpēc tu man neslēdz vienkārši sekundi vēlāk? Es tev lūdzu. Tu man vienkārši tupi Dīrs. Tas bija 5 minūšu jautājumiņš, es tev baigi. Tas nebija 5 minūšu jautājums, tev ieslēgt stream neprasīt 5 minūtes izskaidrot. Mums ieraksts pa minūtēm 5-10 izskaidrot. Tagad es pats protu, tikai redzamā kaut kas nobrūk, tad es nevaru neko. Un, brīdis, man tā griba, un neviens Rolis necēl klausulu. Rolim izrūbīts silraks neatbild. Vienīgā cerība uz tevi. Tu man, man te tipa tūlīt drīzāk. Tāpēc, ka es taisu ēst, es gatavoju ēst, man ir svētki, man ir jāpalīdz arī galdu uzklāt, jā, un man te brīdī nav laika vai vēlme tev skaidrot, kā sēdos, bet tas ir svarīgi, un es tev pasaku galva. Vēl ir maksājis pa svarīgi? Kāpēc man būtu svarīgi svētkos tev slēgt strīmu? Nē, es tev nevarēju palīdzēt, un tu kāpēc nevar to saprast, ka nevar visu laiku izdabāt, tā kā tev vajag, jo karalis iegribēs Jāņos svētkos strīmot. Jā, jo visi atpūšas, ar karalim nav ko darīt. Nu, bet tad atpūties tu arī, galvenais, ka princim vajag, tad jāslēdz, ne?